Labdien! Šis ir Baltikas raidieraksts Aizkulises, kurā mēs stāstam par to, kā top mūsu žurnālistika. Šodien mēs esam kopā ar Inesu Braži, mūsu pētniecisko žurnālisti, un mēs runāsim par viņas jauno pētījumu par telefonkrāpniekiem. Īsi atgādinājumam, šajā gadā Inesē jau bija liels pētījums, kur mūsu kolēģi no Gruzijas un Zviedrijas bija atraduši telefonkrāpnieku ofisus Blisī. Un mēs redzējām šo cilvēku sejas, un Inese Latvijā atrada cilvēkus, kas bija apkrāpti, ko šie jaunie skaistie cilvēki, šos vecos jau nabadzīgos cilvēkus vienkārši bija telefonu apkrāpuši. Un tā kā telefonu krāpšana ir tāda jaunā noziedzības forma, kā kādreiz piramīdu schēmas 90. tā tagad telefonu krāpšana, mēs par to turpināsim stāstīt, lai cilvēki pirmkārt neuzķertos, un otrkārt, lai mēs mēģinātu atbildēt uz jautājumu, ko darīt ar to visu. Un par to mēs šodien ar Inesu runāsim. Tātad, Ines, sākam kā parasti visvienkāršāko jautājumu. Kā mēs pie tā stāsta tikām? Kā mēs pie tā stāsta tikām? Patiesībā ļoti labi, ka tu ieskicēji to pašu sākumu, ka ir jau bijuši šādi stāsti un mēs esam pētījuši par šo, jo tā jau arī mēs nonācām tādā sakritības ceļā pie šī stāsta. Proti, mēs ar tevi braucām uz Latgali, apbraukājām dažādas pilsētas, kur meklējām šo telefonkrāpnieku no Gruzijas upurus. Un tur mēs bijām Daugavpilī, kur mēs bijām pie mūsu draugiem no New East biedrības, un tad mēs viņiem stāstījām, kāpēc mēs vispār esam šobrīd izbraukumā, un tad viņi, Joranam bija tāds, bet es arī zinu kādu cilvēku, kurš ir apkrāpts. Un tā situācija izrādījās cita, tajā stāstā nesaistīta, bet tā mēs tikām pie Marinas, par kuru ir arī šis stāsts. Un ar ko šis stāsts ir īpašs, ar ko viņš atšķiras no citiem? Nu, tās krāpniecības metodas ir ļoti dažādas. Ja iepriekš tā bija tāda investīcija krāpniecība, kur cilvēkiem teica, ka viņi it kā investē naudu, tad Marinas gadījums ir tāds, kur viņai šķita, ka viņa sazinās ar banku un policiju. Proti, viņai vienā dienā piezvanīja vairāk cilvēku, skēma ļoti advancēta un teica, ka ir no bankas un ka viņas vārdā ir paņemti kredīti un ka šie kredīti ir teikt jādzēš un jāpalīdz noķert šie krāpnieki, tāpēc, ka šis gadījums ir ļoti svaigs un policijai jau ir kaut kāda pavadiena, un tagad viņi varētu būt tas ķēdes galvenais posms, kas varētu palīdzēt policijai un bankai atklāt šos krāpniekus. Un, pirmkārt, pasargāt sevi, nodzēst šos kredītus it kā, otrkārt, palīdzēt citiem cilvēkiem, kas ir nonākuši nelaimē. Nu, tā viņa ilgākā laika posmā ņēma kredītus un it kā dzēsa viņus, bet patiesībā viņa nonāca milzīgās kredītsaistībās, kas bija neadekvāts viņas ienākumiem, varētu teikt arī tā. Nu jā, un es atceros, mēs vēl braucām uz Daugavpilu mašīnā runājām, un es tev vēl stāstīju, jo es tur lasīju Amerikā, tur man liekas, postu, tur stāstu par sievieti, kura uzķērās, domājot, ka viņa palīdz FIB, un viņa tur bija pārbaudījusi viņai atsūtītos dokumentus, viss izskatījās legit, principā stāsts 1-1, tieši tāpat, vietā tiesības sargājošā iestāde, nu tagad iesaistieties glābšanas operācijā. Bet mums ar tevi par šo stāstu ir bijis diezgan daudz sarunu, tādu strīdu par to, ka vai šis ir tas labākais stāsts. Kas bija tā tava iekšējā pretestība, kāpēc tu visu laiku man teici, ka no moška šitās nav labi? Es laikam esmu, ņemot vērā, ka mēs sākām īstenībā pie šī stāsta pirmo reizi strādāt diezgan sen. Es sāku Marinu, man šķiet, pirmo reizi satiku februārī, tad bija vēlēšanas un visādas citi darbi, tāpēc mēs atlikām ik pa laikam šo stāstu, kurš tagad ir finalizēts. Tās emociju gamma bija ļoti dažāda. Pirmo reizi, kad es viņu satiku, viņa man stāstīja, man tiešām izklausījās pēc tāda trilleru sižeta, kā viņa turēta spriedzē vairākas dienas, zvana policija, zvana banka, kā viņa iet, pilda šo slepeno operāciju, kā viņai viss it kā sanāk un kā tur ir naudas nodošana, tur ar kaut kādiem slepeniem vārdiem, šķita tiešām tāds filmas cienīgs sižets. Un tad, kad es sāku vairāk varbūt iedziļināties, tad man radās bažas, vai šis ir labs piemērs, ko rādīt, ka vajadzētu sargāt upurus, jo man šķita, un varbūt tas joprojām nedaudz šķiet, ka tur bija ļoti liela daļa arī viņas neuzmanības. Nu, proti, man bija sajūta kā cilvēkam, kurš ir strādājis ar šīm tēmām, nu kā tu neredzēji? Ja tev Armands Ruks, valsts policijas priekšnieks, atsūta savu darba apliecība telegramā, nu tev būtu jārodas jautājumiem. Vismaz tā man šķita. Vai ja policists ar tevi runā krievu valodā, lai gan krievu valodā viņi pati ierosina runāt, kas ir interesanti, šajā gadījumā šie krāpnieki runāja ar viņu latviski, gan angliski, gan latviski, tā kā tur nebija tikai krievu valoda, bet tā kā Marinai krievu valoda ir pirmā valoda, tas skaidrs, ka stresa situācijās viņai vieglāk komunicēt šajā valodā. Līdz ar to
man bieži vien šķiet, kā tu neredzēji? Un katru reizi, kad viņi man stāstīja, es sēdēju pretī un es domāju, nē, tu pati esi vainīga. Lielākoties bija tādas emocijas, bet es centos distancēties no savām emocijām, mēģināt saprast, kas tur varēja noiet greizi. Un, ja tā padomā, jā, es esmu cilvēks, kurš ir strādājis ar šīm tēmām, esmu cilvēks, kurš ir daudz lasījis, esmu cilvēks, kuram varbūt ir lielāka pieredze ar bankām un policiju un vispār oficiālām iestādēm, bet ja ir cilvēks, kuram pirmkārt dzimtā nav latviešu valoda, otrkārt nav ņēmis kredītus, nezinu, kā tas strādā, vai nav bijusi saziņā ar banku vai policiju, tad varētu šķist, ka viņai tomēr bija krietni vieglāk uzķerties un nesaredzēt šos sarkanos karogus, lai gan varētu šķist kā dumji, viņa arī pati saka, tagad izskatās dumji. Bet viņa nav vienīgā, tas arī noteikti ir rādītājs, ka viņa nav vienīgā šādā situācijā un, acīm redzot, varēja nepamanīt to. Tā ir viena puse, kur man vajadzēja sev mazliet distancēt un saprast, ka jā, ir cilvēki, kuri var šo nepamanīt un var neieraudzīt, bet otra lieta bija, kas man īpaši šķita svarīga un kāpēc man šķita svarīgi par to rakstīt, ir, kā viņi varēja tik daudz aizņemties. Un rakstā tas ir, bet viņi aizņēmās vairāk nekā 40 000 ar algu 890 eiro mēnesī. Un tas gan šķita neadekvāts. Un tad tas bija tas jautājums, ko mēs mēģinām risināt arī rakstā, kā viņa varēja tik daudz aizņemties, un īsā atbilde ir patiesībā jau nevarēja gan. Bet aizņēmās. Nevarēja, bet aizņēmās. Kā viņa varēja? Tāpēc, ka tāds saka, ka ātrie kredīti pie mums tiek ļoti kontrolēti, un mēs arī nereiz vien esam rakstījuši par ātriem kredītiem, it kā viss ir kārtībā pēc šīs ilgās cīņas, bet nekas īstenībā nav kārtībā. Kā viņi varēja, man grūti spriest, patiesībā tās atbildes man nav precīzas, bet ar ekspertiem kopā esam meklējuši dažādus potenciālos scenārijus, kas varēja noiet greizi, un tad viens scenārijs ir tāds, ka viņa ļoti ātri to darīja, un tie krāpnieki arī viņu steidzināja, bija ļoti liela steidzamība, ka tagad vajag ātri to visu izdarīt, paņemt vienu kredītu, it kā viņi atdot to naudu krāpniekiem, bet it kā bankai, un tad nodzēst. Un viņa lielāko daļu kredītu paņēma vienā dienā, un tad pēc 5 vēl vienu. Līdz ar to tā steidzamība, es pieļauju, ka varbūt krāpnieki bija informēti, vai tā ir sakritība, es nezinu, bet tas varētu būt viens iemesls, kāpēc viņa varēja tik daudz paņemt, jo skaidrs, ka kredītu izsniedz pārbauda maksātspēju. Protams, vai cilvēks varēs atdot šo naudu. Bet, lai pārbaudītu šo maksātspēju, ātrie kredīti, kur to dara, viņi paskatās, cik tev ir ienākumi, un otrs viņi paskatās kredītbirojos, vai ir kādi citi kredīti. Bet šajos kredītbirojos par jaunajiem kredītiem informācija ienāk līdz 10 darba dienām. Tātad, ja tu vienā dienā paņem, tur nebūs informācija par visiem citiem kredītiem, ko tu tajā dienā esi paņēmis, un tad visiem šķiet, ka viņi izsniedz pirmo kredītu. Tātad, ja gana ātri paņem, tad joprojām var paņemt gana daudz. Lai gan man ir šaubas, vai pēdējais kredītdevējs tiešām nezināja, jo tas jau bija pēc 5 dienām, un tur tā summa ir ievērojama. Bet tik un tā, jebkurā gadījumā, vienalga, kāpēc tas nav tik skaidrs, ka šobrīd cilvēks ar ienākumiem zem 1000 mēnesī var pāris dienās aizņemties vairāk nekā 40 000 ātros kredītos vai patēriņa kredītos, kas nav normāli, kas nav normāli nevienā vietā, ja mēs sakam, ka mēs gribam šos cilvēkus kaut mazliet pasargāt. Un šis bija viens no iemesliem, mēs arī tur strīdējāmies par to, vai šis ir labs piemērs. Un es teicu, ka šis ir labs piemērs, jo tas pierāda, ka principā apkrāpt var jebkuru cilvēku. Jā, mums žurnālistikā ir absolūti skaidrs, ka Armands Ruks diez vai mums sūtīs telegramā sev un dienesta apliecību, un mums runās krieviski, bet normālam cilvēkam varbūt tas pat neliekas dīvaini, sevišķi, ja viņš ir izmisumā. Bet otrais ir identificēta problēma, ka cilvēki var aizņemties joprojām pilnīgi nekontrolēti, ja viņi to dara ļoti ātri. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc viņi ietrīt šajos noziedzības īstenībā upuru tīklos. Un žurnālistikai, vismaz mūsu ieskatā, ir pienākums ne tikai stāstīt aklai vaids, slikti, bet ko var darīt šādās situācijās, ko mums kā valstī būtu jādara, lai cilvēki, kuri šai krīt krāpnieku nagos, būtu ar pēc iespējas mazākiem zaudējumiem. Un tas bija tas, ar ko mēs tā kā Ines uzstādījām, kā šī materiāla mērķi, meklēt atbildi, ko var darīt. Ines, kur mēs nonācām? Kur mēs nonācām? Viens ir Marinas konkrētais gadījums. Tātad, ja sistēma, kā likumā ir noteikts, nostrādātu un dienu kredītdevēji izvērtētu viņas
maksāt spēju, vai viņi varēs atdot šos kredītus, nu, tad viņi apstātos pie kaut kādiem pirmajiem 2, 3. Nu, tur būtu pāris tūkstoši, jā, viņi būtu pazaudējuši naudu, bet tie nebūtu 10 000, ko viņi būtu pazaudējuši. Līdz ar to, principā, sistēmai bija jānostrādā, bet viņi nenostrādāja, tāpēc, ka viņi ir lēnu birokrātisks process, un mēs nevaram ātrāk iesniegt, un tad, ja gan ātri paņemt, tad tomēr var paņemt. Tad viena lieta, kas, manuprāt, būtu jāmaina, ir šīs 10 dienas. Nu, nevar 10 dienās gaidīt, lai uzzinātu, ja cilvēkam ir kaut kādi citi kredīti. Un vakar es runāju arī ar likumdevēju, proti, no deputātiem no Finanšu komisijas Saeimā, un tad man kaut kādā mērā patika arī deputāta Putras atbilde no apvienotā saraksta. Tas, ko viņš teica, jā, bankas saka, ka, vai kredītdevēji, ne tikai bankas, arī nebanka kredītdevēji saka, ka viņiem vajag vairāk laika. Nu, protams, tās 10 dienas ir tāpēc, ka viņiem būs ļoti daudz jāiegūt, tur jāņem jauni cilvēki, un tas būs ļoti maksāt, ietilpīgi un tā tālāk, nu, ka viņi nevar ātrāk šo informāciju nodot. Un viņš nāca klajā ar risinājumu, es viņam jautāju, nu tad ko darīs? Viņš saka, nu labi, jūs nevarat iedot visu to lielo informāciju par kredītu, tā apmēru un citu informāciju, nu tad vajadzētu ieviest kaut kādu kompromisa risinājumu. Viņa kompromisa risinājums ir, ka, nu tad tajā kredītbirojā vismaz kaut kāda sarkana atzīmīta būtu paņemts kredīts. Un ko varētu tūlītēji iesniegt. Bez tur garākiem paskaidrojumiem, cik, bet vismaz kaut kāda atzīme tūlītēji būtu iesniedzama, kad ir paņemts kredīts. Nu, un tad 10 dienās jūs iesniedzat plašāku informāciju, kas vismaz ir kaut kāds risinājums, man šķiet. Jā, bet es nenopērku to, ka, mēs nevaram, tas tik grūti, tas tik dārgi. Es paskatos uz banku peļņas rādītājiem, uz ātro kredītu peļņas rādītājiem, un ir skaidrs, ka nauda tur ir, izdarīt to var. Tikai mūsu banku lobijs vienmēr ir bijis tik spēcīgs, kad aiziet uz pēdējo minimumu, bet šī gadījumā ir skaidrs, ka kaut kā ir jārisina, jo cilvēks viens pats nav vainīgs. Tur ir vesela finanšu infrastruktūra, kāpēc viņš var paņemt un tikt apkrāpts. Līdz ar to, labi, Putra piedāvā kaut kādu kompromisu, ko pārējie saka, viņus par gatavu kaut ko darīt? Principā pilnīgi visi deputāti, kurus uzrunāja, viņi pirmo reizi dzirdēja, ka tā ir. Daļa bija pārsteigti, ka tā ir, jo skaidrs, ka tas nav adekvāti. Līdz ar to visi, kurus es uzrunāju, teica, ka jā, tas būtu šis laika posms jāsaīsina, bet nevienam nav atbildes, kā to izdarīt un vai to var izdarīt. Nu, skaidrs, tātad mēs varam noslēgt šo podkāstu otro sēriju aizkulisēm, pārsaucot to par nezinītas saules pilsētā. Deputāti ir uzzinājuši par to, ka patiesībā var kaut ko darīt, lai palīdzētu aizsargāt cilvēkus, bet tikai neviens nezin kādu ko un vai viņi gatavi to darīt. Tāda ir tā situācija, right? Daļai, jā, jo, nu, skaidrs, ka es pajautāju, nu, vai jums šķiet adekvāti šīs 10 dienas, un tad man pasaka, nē, un es saku, nu, labi, mēs tā skaisti parunājam, nu, ko tad tagad darīsim? Un tad tās atbildes varēja. Tad bija, piemēram, tas pats deputāts Putra teica, ka viņš rosinās šo diskusiju komisijā, tā kā es sakošu līdzi, vai tiešām tas notiks. Un tad citi bija, ka, nu, jā, ir arī citas prioritātes, vai, piemēram, Rokpelnis no ZZS savukārt teica, ka konceptuāli piekrīt, ka vajadzētu kaut ko darīt, bet tagad pirms vēlēšanām vērt vaļā likums, kas skar ātros kredītus, esot pārāk bīstami, tāpēc, ka deputātus varot ietekmēt, un te tur var briesmu lietas sarakstīt. Kur daļai ir taisnība, bet, nu, kaut kā tas ir jārisina. Jā, nu, tas ir, nevaram vērt vaļā likumu, jo savādāk, ja nu kaut kas ar kampaņu finansējumu notiek, un tā, jā. Labi, tātad, visi, kas klausījās, ja kādam ir idejas, kas darāms, lūdzu, mūs var atrast Rebaltikas e-pastā, atstājiet komentārus zem podkāsta, un Inese turpinās dzīties pakaļ stāstiem par to, kā pēc iespējas vairāk pasargāt cilvēkus no krišanas krāpnieku nagos. Tā kā paldies visiem. Paldies, Ines. Čau!